Labdien! Labdien! Var pie jums uz virtuālu ekskursiju? Droši nākat. Varam sākt. Jā, mani sauc Artūrs Āboliņš, esmu Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas pārtikas produktu speciālists, plus vēl doktorants. Un arī esmu pārtikas laboratorijas vadītājs. Un tagad mēs iesim apskatīties pēdējo ekskursiju muzeja izstādes Laikapaka, kas atrodas Karezi laboratorijas telpās Pils iela 23A. Ļoti vecā ēka. Ja, kā redzat, sarkanie kiegeli vecie, jo šī ēka ir viena no ebreju mūžas sastāvdaļām. Tas ir konkrēti zirgu stallis bija. Jā, pārdzīvoja gan krīzes, gan karu, un daudz maz arī ir saglabājusies līdz mūsdienām. Ko vēl var pateikt par šo ēku, ka padomju laikos šeit bija aptieka, bet, kad Latvija atguva neatkarību, šeit Rēzeknes augstskola ierīkoja sākumā ķīmijas un fizikālo procesu laboratoriju, kas sekmīgi šeit darbojas un mācīja studentus līdz pat kaut kādam 2014. gadam. Un no 2017. gada šeit atvērās pārtikas pārstādes laboratorija. Nu ko, iesim iekšā. Lūk, šī ir izstāde muzejas Laikapaka, un es esmu šīs izstādes muzeja gan autors, gan arī īpašnieks. Un kas vispār ir tāda Laikapaka? Pēc idejas Laikapaka tā ir tāda kā kolekcija muzejas veltīts Latvijas pārtikas vēsturei, vairāku gadu griezumā, sākot laikam pat jau no seniem laikiem, beidzot ar mūsdienām. Jā, parāda to būtību, kā, teiksim, veidojas mūsdienu tās ēšanas iemaņas un, kā sakot, no kurienes savu kājas mūsdienu slaveniem latviešu produktiem. Protams, pats pārtikas iepakojums ir vienīgais, kas spēj ceļot laikā. No pagātnes nododot nākamām paudzēm to informāciju par to, ko viņu senči ir ēduši pirms tam. Jo pati pārtika nevar uzglabāties tik ilgi, vienīgi tikai alkohols vai cukurs, sāls. Bet pārējā pārtika, diemžēl, nē. Pie tam vēl pārtikas iepakojums sevi ietver dizainu, ja, atspoguļo agrāko laiku dizainu, kā toreiz mākslinieki ir domājuši, visu veidojuši, plus arī atspoguļo, kādi tehniski risinājumi tika veikti, kādi bija tehniski risinājumi agrākos laikos. Un, protams, arī iepakojums sevi vēl slēp vēsturisko tādu kā liecību, kāda bija politika un vēsturiski notikumi. Īstā tāda laika mašīna. Protams, arī katra cilvēka dzīvē kaut kāds pārtikas produkts, un, protams, arī iepakojums saistās ar kaut kādu dzīves notikumu, un tā ir katra cilvēka personīga Laikapaka, ja, kas savienojas ar kaut kādām atmiņām un veido to nostalģiju vēlāk. Un arī viens no svarīgākajiem iemesliem veidot Laikapaku bija tāds, ka izrādījās, ka veido kaut kādas filmē vai veids kaut kādas rekonstrukcijas, ir ļoti liela problēma kadrā ielikt autentisko pārtikas produktu, kas atbilst tam laika periodam un būtu autentisks. Jo pēc idejas pats pārtikas iepakojums, viņš ir, kad viņu izlieto pašu pārtiku, beigās viņš ir kā atkritumi. Ja, viņu izsviež un ar to stāsts beidzas. Ja, un viņš netiek tā kā uzkrāts, īpaši pētīts, bet tomēr jādod visu cieņu tiem dizaineriem, izstrādātiem, kas veidoja šos iepakojumus. Daži no viņiem, protams, ir kļuvuši ļoti ikoniski un jau gadu desmitiem paliek nemainīgi. Ja. Un līdz ar to kaut kam bija jāsāk to pārtikas iepakojumu un vispār Latvijas pārtikas vēstures pētniecību. Un vēl visbeidzot gribas piebilst to, ka latvieši vienmēr visos gados zem jebkuriem karogiem, zem jebkuras varas prata vienmēr gatavot un veidot ļoti labu pārtiku. To atzina vairākas valstis, cilvēki, tautas.
Un tas arī turpinās, un tā ir reāla mūsu galvenā latviešu vērtība, jo mums, nav derīgo izrakteņu, kaut kādu citu resursu, bet tieši pārtika un pārtikas gatavošana paliek mūsu galvenais tas produkts, ar ko mēs varam pārējā pasaulē izsisties un arī uz to nopelnīt. Un tādā veidā tas pagodina to visu iepriekšējo paudžu darbu arī. Un arī parāda nākotnes paudzēm tiešām, kur ir tā mūsu vērtība. Viss.